Ziemassvētki. Mēs katrs zinām, kas tie ir. Mēs katrs tos svinām. Katram no mums ir savas asociācijas ar tiem. Vienam te ir piparkūks marža, vienam tās ir veikals katlogi, citam tās ir dziesmiņas. Citiem arī kolas reklāmas. Bet mēs gribējām ar šo filmu likt cilvēkiem aizdomāties, par ko tad patiesībā ir Ziemassvētki. Un tādēļ mēs cilvēkiem uzdevām jautājumu, ar ko tad cilvēkiem asociē Ziemassvētki. Ziemassvētki, ģimeni, mieru un klusu prieku. Ничего. Ar sniegu, ar dāvanām. Ģimeni, kopības, klusuma pavadīt laiku. Man Ziemassvētki saistās ar jauku piparkūku smaržu pie vecmāmiņas, kur mēs pēc tam ģimeni braucām jau no mazām dienām. Tad, kad iegāja tādā lauku virtuvītē un viss tur smaržo pēc zirnīšiem. Ziemassvētki ar ģimeni, ar eglīti, salaveci, dāvanām, mīļumu. Jo tie svētki liek vairāk padomu. Ziemassvētki noteikti vispirms saistās ar Jēzus Kristus dzimšanu, bet tas tās ļoti plašs jēdziens ir. Un, protams, viņu vajadzētu nedaudz paskaidrot, jo ar to saistās daudziem cilvēkiem, gan ticīgiem un vienai daļai arī neticīgo. Tas, protams, ir priekš kristiešiem ir dzimtie svētki. Bet pamatā tas ir mūsu pestītājs, ko nozīmē mūsu pestītājs, ka ir piedzimis. Tas nozīmē to, ka visas tās cilvēku ilgas cerības, sapņi, reāli viņi ir piepildījušies. Līdz šim tie nebija piepildījušies. Kādā veidā viņi nepiepildījās? Ar to, ka mēs zinājām, kas ir labs un kas ir ļauns. Ar to, ka mēs zinājām, kādi mēs cilvēki esam. Un ar to drausmīgo sajūtu, ka mēs to nekādu paši nevaram realizēt. Mēs nevaram nonākt Dievu priekšā ar tiem darbiem, ar to, ar savu labo attieksmi, saviem labiem darbiem, mēs nevaram Dievu priekšā stāvēt. Un Kristus ir tas, kas to mums ir ļāvis izdarīt. Un pavisam vienkārši sakot, viņš ir ļāvis visas cilvēces sapņiem beidzot piepildīties. Un Ziemassvētkos viņš tiek pieminēts. Viņš nepiedzimst no jauna katru gadu, bet viņš tiek pieminēts. Kā jūs redzējāt jau no iepriekšējā video, tad lielākajai daļai cilvēku Ziemassvētki asociējas ar ģimeni, kopā pavadītu laiku, dāvanām, dažādām citām īstenībā skaistām lietām. Bet vai tas ir tas iemesls, kāpēc mēs svinam Ziemassvētkus? Kā mēs zinām, Lāčplēša dienai apakšā ir stāsts, tāpat arī Ziemassvētkiem. Apakšā ir kāds stāsts, kāpēc mēs svinam Ziemassvētkus. Un tādēļ mēs devāmies cilvēkiem pajautāt, kāpēc mums būtu vispār jāsvin Ziemassvētki. Или праздник, наверное. Поэтому все собираются, радость встречи с родственниками. Может быть, поэтому Новый год надежды какие-то несет. Может быть, что-то лучшее в будущем. Vismaz vienu reizi gadā, lai sajiet kopā ģimenes radinieku. Tāpēc, lai drusku atkārtos no tās ikdienas, no tās steigas, ir jābūt kaut kam skaistam, arī ir jāpamata, ka šajā pasaulē ir kaut kas skaists. Pirmkārt jau kopš senām tradīcijām Saulgriežu svētki. Protams, tie vispār ir mīlestības svētki. Un plus vēl citiem tā ir ticības lieta, garīgās lietas. Tādēļ ir cilvēki atzīmēt. Nāk jau senām dienām, bet lai sanāktu kopā beidzot. Tāda kā kopā sanākšanas diena. Ja svētku, kā viņas var nesvinēt. Ģimenes satiekās, piemēram, vienmēr ģimenes svētki tieši. Skat, jebkuri svētki, un arī Ziemassvētki, tas ir tāds no ikdienas tāds izrāviens, kas ļauj tāds uztīties apkārt. Nākamajā jautājumā mēs jautājām cilvēkiem, ko tad viņi zina par šo Ziemassvētku stāstu. Būtībā, ja jūs nezinājāt, tas ir par Jēzus Kristus piedzimšanu. Kāds Ziemassvētki jau ir kristiešu svētki, kā tālāk. Vienkārši latviešiem ir ziemas saules grieži, un kas sakrīt arī ar kristiešu svētkiem, tāpēc viņš ir tāds apvienojuši. Можно почитать. Tas jā, protams, domāju, ka kaut īpaši viņiem. Tas jau ir tie par Ziemassvētkiem.
laikam īpaši daudz kaut kas ir, bet tā, kas stāstīt tā, kas nezināšu. Man tas atgādina kādu sarunu, par ko runā Clive Staples Lewis. Viņš Londonā bija vienā zinātnieku un mācītāju sanāksmē. Cilvēks sprieda, ar ko atšķirās kristietība no pārējām reliģijām. Viņi domāja, jā, budismā tur ir darbi, lai tu būtu glābts pēc budismu tradīcijas, tur kaut kādi darbi jāpild, tādi soļi jāveic. Hinduismā arī kaut kādi soļi, un pašam jāizpērk savu karma, kaut gan izvēl iespējams izpirkt. Un mēs skatāmies islāmā, tur arī ir liels dievs, ka jāizpērk. Un ar ko tā atšķirās? Izrādās, ka mēs secinājām, ka kristietība ir vienīgā reliģija, kas saka, ka mēs paši nevaram izpērt, kāds cits ir samaksājis, lai mēs būtu glābti, lai mēs būtu Dievam pieņemami. Un tieši tā arī sanāca, ka arī vecās derības jūdaisms tieši norādīja, gaidīja uz glābēju. Un Lūkas evaņģēlijā arī Jāņa evaņģēlijā teica, ka Jēzus ir gaisma kā tumsā, kā tuneļa galā. Mēs esam tumsā, jo ja mēs izprotam Dievu svētumu, un ja mēs esam godīgi, un mēs zinām, kādi mēs esam paši, mēs saprotam, ka mēs esam bezcerība. Un Kristus, šis bērniņš, kas piedzima, mēs zinām tieši tāpēc, ka viņš ne tikai piedzima, bet viņš nomira un augšām cēlās par mūsu grēkiem. Tieši tāpēc mēs svinam, lai atgādinātu, ka Dievs mūs mīlēja, ka Dievs priecājas par mums, un ka mēs Dievam esam svarīgi. Un ka caur Kristu, caur šī mazā bērniņa dzīvi un nopelnu, mēs esam glābti un Dieva mīļotie bērni.